Pirmais lasījums ir no Apostļu darbu grāmatas 17. nodaļas, kas būs arī šīs dienas predikta teksts. Pavadoņi Pāvilu aizved līdz Atēnām un aizgāja, dabūjuši līdz pavēles Sīlam un Timotejam, lai arī tie pēc iespējas drīzāk nāktu pie viņa. Kamēr Pāvils Atēnās viņus gaidīja, viņa gars iedegās dusmās, redzot, ka pilsēta ir pilna elku. Viņš sarunājās sinagogās ar jūdiem un dievbijīgajiem un ikdienas tirgus laukumā ar visiem, kas gadījās. Vai daži epikūrieši un stoiķi filozofi ar viņu sarunājās un daži sacīja: ko šis pļāpa grib teikt? Un citi: šis šķiet esam svešu dievu sludinātājs, jo viņš sludina Jēzu un augšām celšanos. Saņēmuši tie viņu aizved uz Areopagu, sacīdami: vai mēs nevarētu dabūt zināt, kas tā par jaunu mācību, ko tu sludini? Jo tu runā mūsu ausīm svešas lietas, tāpēc mēs gribam zināt, kas tas ir. Bet visiem atēniešiem un svešiniekiem, kas tur mita, nekas cits nerūpēja, kā vien ko jaunu runāt un dzirdēt. Pāvils stāvēdams Areopaga vidū sacīja: Atēnieši, es redzu, ka jūs visās lietās esat ļoti dievbijīgi, jo staigādams un aplūkodams jūsu svētumus, es atradu arī altāri ar uzrakstu nepazīstamajam dievam. Tad, ko jūs nepazīdami godājat, to es jums sludinu. Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tanī, būdams debesu un zemes kungs, nemājo rokām celtos tempļos. Viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā vajadzētu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsmu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu. Jo lai viņi varētu nojaust un atrast. Jebš viņš nav tālu nevienam no mums. Jo viņā mēs dzīvojam un rosāmies un esam, kā arī daži jūs dziesminieki sacījuši, mēs arī esam viņa cilts. Tāpēc mums, kas esam Dieva cilts, nav jādomā, ka dievība ir līdzīga zeltam, sudrabam vai akmenim, cilvēka mākslas darinājumam vai izdomājumam. Bet Dievs, atstādams neievērots nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Jo viņš nolicis dienu, kurā pasauli taisnīgi tiesās caur kādu vīru, ko viņš izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams to no mirušajiem. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais Tēvs, mēs pateicamies par šo dienu, kurā mēs varam būt šajā pēdējā baznīcas gada svētdienā, mūžības svētdienā, un kurā mēs varam arī svinēt mūsu valsts svētkus 18. novembri. Mēs pateicamies, ka tu mūs esi šodien sapulcinājis un lūdzam, ka tu uz mums runā. Lai tavs gars mūs vada, uzrunā un apgaismo tavu vārdu patiesībā un gaismā. Āmen. Varam apsēsties. Mēs esam tauta, kura varam lepoties ar to, ka mūsu himnā izskan lūkšana Dievam. Nav daudz tautu, kura tik ļoti skaidri, tik ļoti pārliecinoši un vienkārši lūdz Dievu savā himnā. Mēs, latviešu tauta, lūdzam, uzrunājot Dievu, Dievs svētī Latviju. Mēs šo himnu dziedam kā kaut ko ļoti, ļoti svētu, kā kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Un šī gadījumā to dzied visi. To dzied kristieši, to dzied cilvēki, kuri ir varbūt tādi skeptiķi, to dzied bijušie ateisti vai tagadēji ateisti, to dzied daudz, jo tā ir valsts himna.
Un tieši šie vārdi, šie lūkšanas vārdi, Dievs svētī Latviju, ir tas, par ko es vēlētos šajā valsts svētku sakarā runāt un kopā ar jums domāt. Jo šodienas lasījums gan no Jāņa evaņģēlija, kur mēs lasām par šo dialogu starp Pilātu, kas ir valsts varas pārstāvis, kas ir romiešu varas pārstāvis šajā laikā Izrēlā, satiekās ar Kristu, kuram ir dota visa vara debesīs un virs zemes, viņš ir Dievs. Un šī gadījumā šis dialogs arī parāda to, ka arī Jēzus saka, tev nebūtu nekādas varas pār mani, ja tā tev nebūtu dota no augšienes, respektīvi, ja tā tev nebūtu dota no Dieva. Tāpēc, ja mēs domājam arī par šodienu, par to, ka mēs varam domāt gan par mūsu valsti, gan par valsts vadītājiem, vienmēr ir svarīgi redzēt, ka tas, kas mums ir dots, tas ir dots no augšienes. Un šī gadījumā tā būs tā arī platforma, par ko mēs runāsim, ka tas, kurš ir kādā amatā, tas, kurš ir kādā svarīgā šajā postenī, tas, lai apzinās, ka tā vara ir uzticētā vara. Un Dievs arī sagaidīs šo atbildību. Bet skatoties otru lasījumu, mēs arī redzam to, ko mēs redzam šajā dialogā ar apostuli un tiem cilvēkiem, kas ir viņu tagad paaicinājuši uz tādu kā padomi, izjautāt, kas tā pa mācību, ko tu tagad te māci. Un tur ir ļoti svarīgi šie vārdi, ko apostolis Pāvils saka. Dievs ir licis visām tautām celties no vienām asinīm. Viņš ir devis noteiktus laikus un noteiktas robežas. Tātad šeit mēs jau runājam par to, ka ir tauta un robeža, kas ir jau valsts teritorija. Tātad šeit atkal parādās tas otrs aspekts, ka Dievs ir devis tautu, ka ja mēs esam kā tauta, tad tā ir Dieva dāvana. Ja mums ir zeme, ja mums ir teritorija, tad tā ir šī arī Dieva noteiktā vieta, kur mēs varam būt un dzīvot. Tagad par to mēs šodien kopīgi pārdomāsim Dieva vārdā. Un vispirms tātad mēs lasām to, ka apostolis staigā pa Atēnām, un viņš redz to, ka tur ir ļoti daudz altāri uzcelt. Ļoti daudz dažādu dievekļu, jo arī tas nav nekāds noslēpums, arī Romas ķeizars tika uzskatīts par tādu pusdievu, puscilvēku. Tad viņš patiesībā bija bez nezinu kā šis starpnieks starp visaugsto dievu un tiem cilvēkiem, par kuriem viņam bija vara. Un tā. Un tur bija ļoti daudz altāru, ļoti daudz dažādu pielūgsmes objektu. Un interesanti, ka apostolis Pāvils iesāk tieši ar to, kas viņiem tur ir. Viņš saka, es tur apstaigāju, paskatījos jūsu pilsētu, un es ieraudzīju ļoti daudz altārus. Un es redzu, ka jūs esat tādi dievbijīgi. Jūs esat tādi kam patīk tā pielūgt un godāt dažādas dievības. Un tur es atradu pie jums arī tādu altāru, kur rakstīts nepazīstamajam dievam. Nu, lūk, to, ko jūs nepazīstat, to jums es tagad gribu pasludināt. Un tad viņš sāk šo pasludinājumu, tad viņš sāk šo izskaidrojumu un tā. Līdzīgi es teiktu tā. Latvijas himna ir lūkšana, kur mēs lietojam vārdu Dievs. Ja mēs tā paskatāmies vēsturiski, viņi tiešām ir Baumaņa Kārļa lūkšana, ko viņš ir sarakstījis, ko viņš ir nodevis, ko viņš ir. Tātad tā ir himna, kas ir lūkšana, un ļoti daudz viņu dzied. Varbūt tajā brīdī, kad viņa tika nesta un arī pienesta kā himna un tika pieņemta kā himna, tajā brīdī varbūt nebija daudz jautājumu, kas tas ir par Dievu, kas te ir minēts. Bet, ja jūs paskatītos, piemēram, mūsdienās, tad šis vārds Dievs var katram cilvēkam izteikt kaut ko citu. Viens zem tā sapratīs kaut kādu likteni, kāds cits sapratīs zem tā kādu kosmisku spēku, kāds cits vēl sapratīs kādu pērkoņu tēvu vai vēl kaut kā. Bet vārds Dievs ir tik ļoti abstrakts kļuvis, ka ļoti bieži mēs lietojam šo vārdu
un katrs to saprotam pilnīgi citādi. Un tāpēc arī tā mūsu, arī kā kristīga, es teiktu, kristīgās baznīcas vai kristīgā cilvēka stāja ir tajā, ka mēs tik tiešām sakām, tas, ko mēs te kopā slavējam, vai tas, ko mēs te kopā lūdzam mūsu himnā, tas ir tas, ko mēs šeit arī sludinām. Tas ir tas, ko mēs šeit pasludinām. Tas ir šis Dievs, kas ir visa radītājs, tas ir tas Dievs, kas ir mūsu kā tautu izvedis cauri verdzībai un grūtiem laikiem. Un tas ir Dievs, kas brīnumainā kārtā savā laikā lika sagrūt tai varai, kas valdīja pār Latvijas teritoriju vēl pirms Otrā pasaules kara. Un tas pats Dievs ir tas, kas lika izšķīst, burtiski sadalīties vienai citai milzīgai, masīvai, militāri neuzvaramai varai, ko mēs jau zinām kā Padomju Savienību, ka piepieši vienā dienā tā vairs nebija. Un piepieši mēs atkal saprotam, ka atkal Dievs ir tas, kurš uzklausīs mūsu lūgšanas. Dievs ir tas, kas ir uzklausījis mūsu lūgšanu, kad mēs esam lūguši Dievs svētī Latviju. Dievs dod, ka mēs varam tajā zemē diet un dziedāt un dziedēt. Tas ir kaut kas tik ļoti īpašs, ka mums par to ir jārunā, ko tad mēs lūdzam un ko mēs pārstāvam arī kā kristīgā baznīca. Un apustulis Pāvils, ja mēs apstāmies apakaļ šajā notikumā, viņš ir ļoti sašutis par to, ka šie cilvēki Atēnās godā visu kaut ko. Tātad viņi nedod godu ne tikai šim nepazīstamajam dievam, bet viņi godā jebko. Godā ķeizaru kā dievu, godā vēl kādus citus dievekļus. Un viņš redz, ka šī pilsēta ir pilna ar elkiem. Jo viņš redz to, ka kādu postu tas atnes šai pilsētai, un mēs arī zinām to, ka Romas vara, ja mēs domājam par Romu, par Romas impēriju, Romas impērija izšķīda gluži tāpat, kā izšķīda Padomju Savienība vai kā cita lielā impērija pēc tam, kad šī netiklība un šī elkdievība jau sasniedz jau to maksimumu. Tajā brīdī Dievs vienkārši pielika punktu un teica, viss, tas ilgāk tā vairs nepastāvēs. Un tā tika, es teiktu, kā putekļi vējā izpūsti. Un tā ir tā lieta, no ko arī mēs kā latviešu tauta skatoties, mums ir ļoti svarīgi redzēt to pašu sakarību. Ka mūsdienās mēs varam redzēt ļoti daudz dievekļus, arī mūsu tautā. Ja tā paskatās, ka ar ko tikai mūsu tautieši nav aizrāvušies. Kāds ir aizrāvies ar horoskopu sastādīšanu tādā veidā, dievišķojot it kā pat kaut kādu planētu stāvokli, kas varētu it kā ietekmēt manu likteni vai vēl kaut kā. Cits aizrāvies ir ar kādām lietām, kas saistās ar kaut kādām meditācijām, caur kurām mēs tā kā paceļamies augšā pie Dieva. Citi lieto kādus kristāliņus vai akmentiņus, tas man ir laimei, tas man ir naudai, tas man ir mīlestībai, vēl kaut kā. Cilvēki aizraujās ar elkiem un mājticību pilnā spektrā. Kādu vien mēs varam iedomāties, tas tur ir. Un šī gadījumā mēs varētu arī teikt to, ka ja apustulis Pāvils ienāktu šobrīd šeit mūsu tautā, es domāju, ka viņa mati nosirmot vēl vairāk, kā varbūt, kad viņš iegāja Atēnās. Jo mēs arī esam viena no tām tautām, kura iet pretī tādai aizai, paši to pat neapzinādamies. Romas impērijas sagrūva, vai grieķu lielā kultūra arī izšķīda. Pēc tam, kad viņi pazaudēja šo galveno uzdevumu, godāt Dievu, kas mums ir radījis.
Un arī tā ir tā bīstamība arī domājot par latviešu tautu, ka tikai arī mēs nešķīstam ārā, ka tikai arī mēs ar to, ka esam šobrīd šeit Īrijā vai Norvēģijā vai Vācijā vai Amerikā vai Kanādā, ka mēs vienkārši nesākam arī šķīst ārā tā iemesla dēļ, ka mums nav vienota var šī lūkšana uz vienu Dievu. Un tā ir tā nelaime, vai tas lāsts, kas varētu nākt par mūsu tautu. Tāpēc mums katram arī ir tā kristīgā misija jāapzinās, ka tas ir svarīgi vienmēr pasludināt, ka kā mēs esam nākuši, kas ir mūsu tauta, kas ir mūsu tautas radītājs un šīs arī Latvijas teritorijas dāvinātājs, ka tas ir Dievs, kurš valda visu. Un šajā gadījumā ļoti svarīgi ir saprast katram no mums, ko mēs saprotam zem šiem vārdiem, kad mēs dziedam himnu Dievs svētī Latviju. Kas ir tas Dievs, ko es uzrunāju? Kas ir tas, kas ir Viņš? Kas ir Viņš, ko es uzrunāju šajā lūkšanā un šajā himnā? Tas ir ļoti, ļoti būtisks jautājums. Tālāk, ja mēs lasām Dieva vārdu, mēs lasām, ka Dievs ir nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tautai dzīvot, lai mēs meklētu Dievu. Tātad šajā gadījumā, ja mēs atkal domājam par Latviju, mums ir svarīgi redzēt to, ka tas nav tikai kaut kāds tāpat starp citu, kaut kāds notikums, neatkarības iegūšana. Tas nav kaut kā tāpat vien kaut kāda vieta virs zemes. Tā nav tikai tāpat vien kaut kas, kur aizbraukt kādreiz atvaļinājumā. Tā priekš mums ir vieta, kas ir Dieva dota. Tas ir tā, kurā Dievs mūs ir radījis. Mēs esam piedzimuši tajā, lai tajā būtu. Un tas ir kaut kas vairāk, kā tikai kaut kas tāds pat garām skrējot. Mēs varam strādāt visā pasaulē, mēs varam misijā būt visur. Bet vieta, kas ir Dieva dota, latviešu tautai tikai viena. Nav citas. Un to arī šie raksts saka, Dieva vārds saka Bībelē, viņš ir nospraudis noteiktus laikus un robežas. Par kādām robežām te ir runa? Te nav runa par pasaules robežām, te ir runa par valsts robežām. Un šajā gadījumā mēs varam teikt, ka latviešu tauta, mēs esam latviešu tauta, mēs esam dzīvi, pateicoties Dievam. Mums bija visa iespēja, ka mēs nebūtu dzīvi vairs kā latviešu tauta. Mums būtu visa iespēja, ka mēs būtu rusificēti cara laikā, un mēs šodien pat nezinātu, kas ir latviešu valoda. Būtu visa iespēja, ka mēs būtu pieņēmuši šo ideju, ka mana dzimtene ir Padomju Savienība, un ka es patiesībā esmu tikai viens, kas tur var ceļot un tā tālāk, un es varu darboties visur, jo viss ir man dzimtene. Mēs varētu būt arī pieņēmuši šo ideju un tādā ziņā pazaudējuši patiesībā savu gan valstisko, gan teritoriālo šo identitāti. Bet tas nenotika. Mēs šodien vēl joprojām varam svinēt šo valsts svētku laiku kā latviešu tauta, latviešu valodā, un pēc tam vēl joprojām apzināties, ka mums ir zeme, ka mums ir teritorija. Es saprotu, ka arī šai ziņā šī teritorija jau atkal tiek dalīta un zaudēta caur Zviedru bankām, kur izpērkot šos te parādus un tā tālāk šīs ķīles patiesībā atkal tiek zaudēta, un ļoti daudz, kur jau Krievija labprāt no Zviedrijas grib nopirkt šos jau ieķīlātos īpašumus un tādā veidā atkal šo teritoriju pievienot sev.
Bet jebkurā gadījumā mēs zinām, kā vēsture notiek. Ja vien mēs turamies pie Dieva, un ja vien mēs sakām Dievs, Tu Dievs, kas esi mums radījis, Tu Dievs, kas esi mums devis šo zemi un tautu un valsti, Tu Dievs esi tas, kur mēs lūdzam. Dievs teiks pēdējo vārdu. Dievs neļaus izšķīst mums kā kaut kam nebijušam. Tur, kur mēs vairs nevarēsim ķerties pie Dieva, kā pie visspēcīgā un varenā Dieva, tur mūs sadalīs pa mazām daļiņām, izšķīdīs mūsu bērni citās tautās, un mēs vienkārši kā tauta izmirsim. Tā ir tā realitāte, un tāpēc tas ir tik svarīgi, kāpēc mēs lūdzot šo himnu Dievs svētī Latviju, domājam par Dievu, kurš tiešām mūs jau ir laika gaitai vedis cauri, un mēs varam teikt, mēs esam tāpēc, ka mums ir attiecības ar Dievu. Un šajā gadījumā mēs varam arī atzīt tiešām to, ka Dievs ir radījis mūsu teritoriju, mums ir devis šīs nosplētētās robežas, kurās mums attīstīsim būt. Bez tam Dievs mums ir devis spējas, Dievs mums ir devis talantus, Dievs mums ir devis arī šo ticību pazīt viņu. Un šajā gadījumā Viņš mums ir devis to visu, lai mēs varētu mīlēt savu valsti. Tā nav tikai kaut kāda sentimentāla asara, kad mēs nobirdinām par Latviju. Jā, man mīļā valsts vai vēl kaut kā. Mīlestība nav sentiments. Mīlestība ir darbība. Mīlestība ir rīcība. Un šajā gadījumā arī Dievs, iedomājieties situāciju, rakstu vieta, ko mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, kur ir teikts, tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, ka viņš ir dāvinājis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas uz viņu tic, nepazūst, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Iedomājieties situāciju, ja mīlestība būtu tikai kaut kāds sentiments, mēs varētu domāt, ka Dievs tā skatās uz mums un tā kādu asariņu nobirdina, ak, jūs mani mīļie nabadziņi, kā jums slikti iet. Bet ja viņš nebūtu rīkojies un nebūtu devis Kristu, mēs visi mirtu savos grēkos. Bet viņš rīkojas. Viņa mīlestība ir ar to mīlestību, ka tā ir rīcība. Tā ir darbība. Un tad, ja mēs domājam, jā, es mīlu savu valsti, tad mēs varam runāt par to, ko es daru šīs valsts uzcelšanai, ko es daru šīs valsts labā. Te nav runa par sentimentu, te nav runa par emocijām, te ir runa par mīlestībā veiktu rīcību. Mīlestība ir tā, kas mums motivē rīkoties. Tāpatās arī, ja mēs domājam par savu tautu, mēs sakām, jā, mums ir nacionālā identitāte, mums jākopja savu nacionālā identitāte, bet ja šī nacionālā identitāte nav tāda, ka es daru visu iespējamo, lai savu līdzcilvēku paceltu, viņam palīdzētu nostāties uz kājām, ka mēs plecu pie pleca viens otru balstām un gan garīgi, gan materiāli, gan emocionāli viens otru stiprinām, tad šī nacionalitāte ir tikai tāds tukšs burbulis un nekas vairāk. Bet tad, kad mēs darām visu, kas ir mūsu ziņā, mūsu spēkos, nav runa par to, par slikto valdību vai par kaut ko, par mums. Ja es daru to, kas ir manā iespēju līmenī, kas ir manā atbildības līmenī, to, ko es varu izdarīt, tad mēs varam runāt tiešām par to, ka es savu tautu ceļu, ka es šo savu nacionālo identitāti kopju, ka es savu tautu dodu, ka viņi dzīvo. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs darbojamies savas tautas labā, lai viņu celtu. Kādreiz mēs to redzam pie poļiem, mums kādreiz ļoti nepatīk arī šeit īrijā, ka tikko viens polis tiek darbā, tā pakaļ viņam dodās vēl vismaz 20, jo viņš māca par saviem pastāvēt. Mums liekas, kā tad šitā var rīkoties? Tik tādi dikti nejauki. Labāk ir tā kā latvieši. Ja es tieku, tad es skatos, kā es pats tur noturos, bet citiem es klusēju par kādām iespējām, jo mazums viņš kļūst labāks darbinieks un viņu paturēs un man atlaidīs. Mēs kaut kā to tā pārprotam. Dievs vēlās, lai mēs savu
līdz cilvēku ceļam, lai mēs darām visu iespējamo, lai viņam būtu labāk. Un Dievs mums ir nolicis kā tautu, kā šos tautas dēls un meitas, lai mēs koptu arī attiecības ar Dievu, ar trīsvienīgo Dievu. Jo nevēlt arī Bībelē mēs lasām, ka kristieši tiek saukt par zemes sāli. Par zemes sāli, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka varbūt tās sāls jau nemaz nav tik daudz. Arī mēs domājam par zupu. Zupā jau viņa nedaudz, bet tai pašā laikā šīs sāls dod to, ka šī zupa nesaskāpst. Ātrāk nekā viņai vajag saskāpt, un šīs sāls dod arī garšu šim lielajam katlam, šim saturam, kas tajā katlā ir. Tāpat arī ir par kristīgiem cilvēkiem. Kamēr mēs aizlūdzam par saviem mīļajiem Latvijā, kamēr mēs aizlūdzam par saviem tautiešiem šeit Īrijā vai citur, mēs dodam šo garšu, mēs dodam šo Dievu klātbūtni par viņiem, par tiem, par kuriem mēs lūdzam. Tā ir svētīga lieta, ka mēs arī caur to pašu kopjam šo dialogu, šo draudzību ar Dievu. Un šī gadījumā tā ir kā draudz lielā misija, lielā atbildība, ka mēs ne tikai kopjam savas garīgās attiecības, bet mēs skatāmies, kā pacelt savu līdzcilvēku, kas varbūt tālu no draudzes, kuram varbūt sen jau ir pazuduši kāda saikne ar Latviju vēl kaut kā, bet mēs domājam, kā tomēr viņam palīdzēt, kā būt līdzās. Un tāpēc, un tas ir tas iemesls, kāpēc es arī esmu šeit. Tieši tāpēc. Kāpēc baznīca tomēr izvēlējās, ka šeit būtu draudzei? Tāpēc, ka ir tik svarīgi celt šo mūsu kopību, kas ir kristīgā identitāte, kas ir kristīgā identitāte kopā ar mūsu nacionālo identitāti. Tā ir ļoti svarīga. Un to, ko Dieva vārds saka tālāk, mēs skatāmies un lasām, bet Dievs atstādams neievērots nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no saviem grēkiem. Tad mēs lasām to, ka Dievs aicina atgriezties. Un šeit mēs varam runāt par to, ka ļoti daudz arī cilvēki tiešām pārmet sliktajiem vadītājiem, valsts vadītājiem to, ka viņi domā par sevi, domā tikai par kādu savu labumu. Dievs ir tiesnesis. Dievs zina cilvēku motivācijas vai kādas lēmumus. Es neņemos tik ļoti apgalvot, ka tas tiešām tā ir, kā es domāju par otru cilvēku sliktu. Bet jebkuram vadītājiem ir aicinājums atgriezties no saviem grēkiem. Ja kaut kas ir bijis tāds, ka tomēr ir šis aicinājums atgriezties no tā nepareizā, no tā, ka es esmu kaut ko privatizējis, to, kas man nepienācās privatizēt un tā tālāk un tā tālāk. Un jebkuram, kas ir augstu atbildīgā amatā, ir jāapzinās, ka kas ir tavs virsvadītājs, kas ir tomēr tavs Dievs, kur priekšā tu tomēr nes atbildību. Pat tad, ja tautas priekšā tu tā kā nejūties atbildīgs, ka tomēr vai tu apzinies, ka tu esi atbildīgs Dievu priekšā, to, ko tu dari, kāda tava motivācija un tā tālāk. Jo valsts nav nekāds privāti īpašums, ko es varētu sadalīt starp arī tādiem pašiem kā es, bet valsts ir Dieva īpašums. Tad valsts ir Dieva īpašums. Un tas, kas notiek valstī, tas tomēr ir ar to, ka mēs atbildam par to, kā mēs Dieva īpašumu lietojam, kā mēs Dieva īpašumu pārvaldām. Tā kā tādā ziņā vadītājiem ir ļoti liela atbildība, un ja godīgi, es nekad negribētu kļūt par kādu deputātu, vai tas būtu pašvaldību līmenī, vai saimnes līmenī, dēļ tā, ka es nevienu brīdi nevaru teikt to, ka es pats kādreiz neiekritīšu tajā kārdināšanā, ka man kaut kas pieliks pie rokām. Es nevaru pateikt tā, roku sirdi liekot, ka es nekad nepakritīšu tajā grēkā, par ko es tagad lamāju kādu priekšnieku. Es nekad to nevaru pateikt.
Jo tad, kad manās rīcībā būs tieši tās pašas iespējas, tā paša informācija, es nezinu, kā es rīkošos. Šajā ziņā, protams, ka mums ir jākopja savas attiecības ar Dievu, lai arī tad, kad Dievs mums saka, virzies uz augšu un esi kāds vadītājs kādā līmenī, lai es mācētu un spētu šo līmeni ar Dieva žēlastību noturēt. Jo lielāks ir līmenis, jo lielāks ir kārdinājums. Tāpēc arī Bībelē tik ļoti skaidri pateikts, lūdziet par saviem vadītājiem, lūdziet par saviem mācītājiem, lūdziet par tiem, kam ir dota vara, jo viņi ir pakļauti daudz lielākam kārdināšanai. To saka raksti. Otrkārt, arī Dievs aicina atgriezties ikvienu no mums, no dažādām elgdievībām. Jo šī gadījumā ir tā, ka ir ļoti daudz iemeslu, lai mēs pateiktu, labāk es strādāju zem savām spējām un devalvējos un degradējos, nekā es atgriežos tajā mēslu bedrē Latvijā. Šī gadījumā tā ir problēma. Ja es pieķeros varbūt savam atalgojumam vairāk kā tam, ko Dievs man ir uzticējis kā lielu dārgumu, labāk es esmu Latvijā ar pastalām nekā ar Clarka kurpēm Īrijā. Jo Īrija nav priekš manis, vai neviena cita valsts virs zemes nav priekš manis. Ja vien tas nav izņēmuma gadījums, kad es esmu nosūtījis tur misijā vai studijās vai kā citādāk. Tad normāli ir tas, ka Dievs mūs aicina atgriezties atpakaļ tajā vietā, ko viņš mums ir devis. Un šo soli sperot, es viennozīmīgi varu teikt, ka katrs no mums var piedzīvot to, kā Dievs svēta to, ka mēs tu varam būt laimīgi. Nevienmēr materiāli pilnīgi, bet laimīgi. Ko es nevaru teikt par to situāciju, kā ļoti daudziem ir šeit. Tā kā šī gadījumā tas ir tas, ka lai vai kā, mums ir jāizvērtē arī motivācija, kāpēc mēs esam ārpus Latvijas. Jā, ārēji tas ir ļoti daudzreiz tā, ka nespēja apmaksāt kredītu vai nevarēja iztikt. Un tai pašā laikā aiz tā ir vēl kaut kas. Vai nu tas ir kā aizvainojums uz tiem pašiem valdības vīriem, vai tas ir kāds mēģinājums aizbēgt no tās vides, kurā es biju. Iemesli ļoti daudz ir. Bet tā godīgi kādreiz vajadzētu izmeklēt savu sirdsapziņu un tā redzēt, kas ir patiesībā iemesls, kāpēc es esmu šeit. Bet mēs lūdzam, un tā ir mūsu lūgšana. Mēs lūdzam Dievs svētī Latviju. Jo, ja nebūtu šī lūgšana, nebūtu šī mūsu paļāvība uz Dievu, mums nebūtu ne vēlēšanās kaut ko darīt mūsu valsts un mūsu tautas labā. Ne arī mums būtu spēks spērt arī soli kaut kur nezināmajā, kaut vai tajā, mēģinot atgriezties atpakaļ Latvijā. Tas ir solis nezināmajā. Bet šajā nezināmajā mēs varam tikai teikt to, ka Dievs, tu zini to, ko es neredzu. Dievs, tu zini to, ko es šobrīd vēl nesaskatu. Un tā ir atkal tā lieta, ka bez lūgšanas, bez tā, ka es paļaujos uz Dievu, es nevaru šo soli nezināmajā mēs spērt. Jo tas man ir pārāk bīstams. Ja ar mani nav Dievs, tad man šis solis ir pārāk bīstams. Tāpēc ļoti svarīgi, ka mēs par to lūdzam. Dievs, svētī Latviju, dod man tur laimēdiet. Un šī gadījumā arī mēs varam teikt to, ka arī Dievs dod veiksmi. Es varu teikt labas liecības tiešām par to, kur cilvēks un vairāk cilvēki no draudzes, kuri ir par to jau pirms tam lūguši, par savu atgriešanos Latvijā, un viņi ir atgriežies Latvijā. Dievs brīnumaini pavēris ir iespēja, ka viņš šobrīd strādā
viņi šobrīd ir laimīgi tur. Un tiešām ir pateicīgi Dievam par to, kā Dievs, tas ir brīnums, kā Dievs atkal atjaunoja to, ka viņš tur var atrasties cilvēks Latvijā. Tas ir brīnums. Tas nav racionāli izskaidrojums, bet tā ir tā lieta, kāpēc mums svarīgi lūk, Dievs svētī Latviju, Dievs svētī mani, Dievs dod, ka mēs varam tur būt, ka es varu tur laimēdīt. Bez lūkšanas, nekā. Ja mēs to apkopojam un redzam visu kopumā, tad Dievs mums ir devis šo mūsu tautu, mūsu valodu, lai mēs viņu pašu valodā varētu Dievu vārdu lasīt, lai mēs varētu būt ar viņu kopā. Lai mēs viņu pazītu savu Kristu. Tālāk mēs varam arī teikt to, ka tauta un valsts ir Dieva dāvana. Tā nav nejaušība, tā ir Dieva dāvana, tā ir Dieva providence, tā ir Dieva žēlstība. Un mēs tajā esam kā tauta, kā konkrētu nacionalitāti, vai arī varbūt ir arī no citām nacionalitātēm ļoti daudz mūsu tautā ienākuši, un mēs viņus esam pieņēmuši. Bet ikvienam tā ir šī Dieva dotā misija un apziņa, ka mēs esam aicināti darboties par svētību savam līdzcilvēkam, lai viņu paceltu to, kas man līdzās. Un, protams, caur to es arī Dievu iepriecinu, darot to, uz ko Dievs man aicinājis. Un treškārt, visas mūsu motivācijas vai darbošanās un veiksmes pamatā ir paļaušanās uz Dievu. Tas ir tas, ko mēs šeit dievkalpojumos trenējamies, paļauties uz Dievu. Mēs trenējamies tajā kaut Dievs man pašu stiprinātu, un es varētu iet un citus stiprināt. Tas ir tas, kas šeit notiek. Tā kā labs pilsonis un labs kristietis ļoti lielā mērā ir sinonīmi. Jo vairāk tev ir šī dzīvā paļāvība uz Dievu, jo vairāk tu novērtē šo savas tautas kā vērtības dāvanu, jo vairāk tu arī pieaug šajā pateicībā Dievam, un tu vairāk dari to, kas tev kā kristīgam cilvēkam no Dieva ir dots kā aicinājums. Tā kā būt par labu Latvijas valsts pilsoni ir arī lielā mērā būt par labu kristīgu un Dieva valstības pilsoni. Āmen.